Laipni lūdzam! Šobrīd vairāk nekā miljons cilvēku Vladimira Putina visvairāk lolotajā trofejā ir iegrimuši pilnīgā tumsā. Es runāju par Krimu. Krima deg, elektroapgādes tīkls sabrūk un panikā esošo Krievijas pilsoņu masveida bēgšana ir nonākusi biedējošā strupceļā. Bet redziet, trakākā šīs katastrofas daļa ir tas, kā Ukraina to īstenoja. Pēdējo 48 stundu laikā Ukrainas spēki izpildīja īstu meistarklases psiholoģiskajā karā un taktiskajā maldināšanā. Viņi uzlika milzīgas lamatas un Krievijas armija tajās iebrida pilnīgi akli. Tagad svarīgās apgādes līnijas ir pārrautas. Īpašumu cenas sabrūk, un smags degvielas trūkums nozīmē, ka tūkstošiem bēgošo Krievu burtiski ir iesprostoti šajā pussalā. Situācija pasliktinās tik strauji, ka pirmo reizi visā šajā karā vadošie Krievijas propagandisti izmisīgi cenšas pārliecināt sabiedrību, ka Putins nezaudēs savu lielāko ģeopolitisko balvu. Tāpēc šajā video mēs precīzi izskaidrosim, kādu slazdu Ukraina bija izlikusi Krievijai, kā sabruka Krievijas loģistika un kā internets ar memēm piespiež Kremli pakļauties. Sveiki, mani sauc Seims, un šodien noskaidrosim, kā mēs nonācām līdz šai situācijai. Precīzāk sakot, kā mēs nonācām līdz šim Krimā. Lai saprastu, kāpēc vakardienas uzbrukums izdevās, mums ir jāsaprot, kāds sagatavošanās darbs to padarīja iespējamu. Tāpēc atgriezīsimies 2 naktis atpakaļ, 21. jūnijā. Tā bija nakts, kad viss šis sākās, un izrādījās, ka tā bija viena no visprecīzākajām stratēģiskajām maldināšanām, ko līdz šim esam redzējuši šajā karā. 21 naktī Ukrainas spēki veic precīzu triecienu, kas nebija vērsts tikai uz naftas pārstrādes rūpnīcām vai degvielas noliktavām. To Ukraina dara regulāri. Taču viņi uzbruka vienai lietai, kas Krievijai patiešām ir nepieciešama – Krievijas pretgaisa aizsardzībai. Apskatieties šo ziņojumu. Viņi iznīcināja 4 radiolokācijas stacijas, kas pieder Krievijas S-400 pretgaisa raķešu sistēmām. Un papildus tam viņi iznīcināja 2 pancieru lieldabalu un raķešu sistēmas, kuras Krievija izmantoja. Šīs sistēmas bija ļoti svarīgas, jo visas 6 atradās uz Kerčas tilta. Tilta, kas savieno Krievijas kontinentālo daļu ar okupēto Krimu. Tagad es gribu, lai jūs iedomājaties kaut ko. Iedomājieties, ka esat Krievijas ģenerālis un tikko redzējāt šo triecienu notiekam. Trieciens, kas veiksmīgi iznīcināja 6 jūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas atradās uz šī tilta, kuru Putins izmisīgi vēlas aizsargāt. Ko jūs domājat? Jūs droši vien domājat, ka Ukraina tūlīt pēc pretgaisa aizsardzības iznīcināšanas uzbruks tiltam. Patiesībā daudzi cilvēki, tostarp es pats un arī daudz gudrāki cilvēki par mani, piemēram, bijušais jūras spēku sīla Čaks Fārs, teica to pašu. Tilts bija viegli iznīcināms, tāpēc Ukraina nākamreiz uzbruks tieši tur. Un tieši tāpēc Krievija sāka panikot. Krievijas ģenerāļi sāka panikot. Un mums patiesībā ir satelīta attēli, kas parāda, ko viņi darīja tālāk. Šie satelīta attēli tika uzņemti dažu stundu laikā pēc 21. jūnija trieciena. Jūs varat redzēt, kā Krievijas apkalpe steidzas stiprināt tilta aizsardzību. Viņi būvēja aizsarbarjeras, nomainīja iznīcinātos pretgaisa aizsardzības līdzekļus, kā arī izvietoja jūras aizsardzības līdzekļus, lai Ukraina nevarētu izmantot jūras dronu, lai iznīcinātu tilta apakšu. Kremlis gatavojās acīm redzamam uzbrukumam pašam tiltam, bet Ukraina klusībā plānoja trāpīt pavisam citam mērķim. Redziet, lai gan pretgaisa aizsardzības līdzekļi, kurus Ukraina iepriekš iznīcināja, atradās uz Kerčas tilta, tie aizsargāja visu pussalu. Un tagad, kad šī pretgaisa aizsardzība bija pazudusi, tas nozīmēja, ka Ukrainai bija daudz vairāk iespēju uzbrukt dažādiem objektiem Krimas pussalā. Tieši to arī Ukraina izdarīja. Paskatieties uz šo karti. Šī ir Ukrainas dronu aktivitātes karte no pagājušās nakts. Uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret Krimu un Dienvidkrieviju. Un lūk, kā izskatījās šī uzbrukuma sekas. Tā uguns, ko jūs redzat, ir Kerčas termoelektrostacija, lielākā elektroenerģijas ražotne Austrumkrimā. Tagad šī stacija gan ražo daudz enerģijas uguns veidā, bet diemžēl Krievija to nevar izmantot māju apgaismošanai. Šī trieciena rezultāts ir tas, ar ko mēs sākām savu video. Vairāk nekā miljons krimiešu palikuši bez elektrības. Un šī ir pussala, kuras iedzīvotāju skaits ir 2,4 miljonu cilvēku. Tas nozīmē, ka puse cilvēku vienkārši ir bez elektrības. Krievijas amatpersonas publiski apgalvo, ka elektroapgādes pārtraukums ir elektrotīkla bojājuma rezultāts. Bet dūmi, ko redzat savos ekrānos, stāsta pavisam citu stāstu. Patiesībā dūmi ir tik milzīgi, ka, ja atrodaties uz pussalas, tos var redzēt pat no 30 jūdzēm attāluma. To var redzēt arī ar NASA ugunsgrēku noteikšanas satelītiem,
kas iespējams atrodas miljoniem jūdžu augstumā debesīs. Un uzmini, kas vēl? Šī nebija vienīgā elektrostacija, ko Ukraina izraudzījās par mērķi. Lūk, pilns attēls ar to, ko Ukraina vakar naktī trāpīja, runājot tikai par elektrostacijām. Ir arī citi mērķi, kurus mēs apskatīsim pavisam drīz, bet vienkārši saskaitiet elektrostacijas, kuras Čaks Fārs iezīmēja kartē. Es saskaitu vismaz 4 atsevišķas elektroapgādes vietas visā pussalā vienas nakts laikā. Tieši tāpēc vairāk nekā miljonam cilvēku nav elektrības. Patiesībā mums ir arī video ieraksts ar vienu no uzbrukumiem. Paskatieties, to publicēja kāds Krimas krievu iedzīvotājs. Нам пизда. We are f***ed. Чё? Нам пизда. Tas arī viss. Mēs esam pilnīgi norakstīti. Manas rokas trīc. Tātad, ja tu esi krievs, kurš šobrīd dzīvo Krimā, acīm redzamā atbilde ir doties prom, sakrāmēt savas mantas un vienkārši doties ceļā, atgriezties drošībā, kas būtu ļoti, ļoti tālu. Bet, diemžēl, lai brauktu ar automašīnu, ir vajadzīga degviela. Tev vajag degvielu, lai iekāptu vilcienā, varbūt pat degvielu, lai lidotu ar lidmašīnu. Bet, manuprāt, lidmašīnas Krimā gandrīz vai vairs nelido. Tāpēc tu īsti nevari nekur doties. Un tas nav tikai mans minējums. Patiesībā mums ir videoklipi no Maskavas iedzīvotājiem, kuri šobrīd ir iestrēguši Krimā, un viņi saka tieši to pašu. Paskatieties! Mēs atbraucām uz staciju, bet šī nav stacija. Šī vispār nav stacija. Mēs stāvam nekurienes vidū, apkārt tikai klintis. Tas viss ir pilnīgs absurds. Ak, Dievs, kāpēc es esmu šeit? Es gribu atpakaļ uz Maskavu. Kas tās par drupām? Meliela piebilde visiem, kas skatās šo un ir no Maskavas. Pēc visas spriežot, es joprojām domāju, ka Krima varētu būt pat drošāka nekā Maskava. Mēs tikko redzējām, kā naftas bāze tika uzspridzināta gaisā, tāpēc Maskava man vismaz nešķiet pārāk droša. Turklāt Ukraina paziņoja, ka viņi ir iznīcinājuši dzelzceļa tiltu pār Ziemeļkrimas kanālu Krimas ziemeļos. Šis tilts ir daļa no transporta koridora, ko izmanto kravu un pat militārās tehnikas pārvietošanai abos virzienos. Tas ved no Krievijas uz Krimu, lai apgādātu spēkus frontes līnijās. Turklāt tas nodrošina pārvedājumus pussalas iekšienē, lai Krievijas armija varētu sevi apgādāt. Tagad šis maršruts ir slēgts Ukrainas uzbrukuma dēļ, kas notika pagājušajā naktī. Šī ir daļa no Ukrainas kampaņas, par kuru mēs jau iepriekš esam stāstījuši. To sauc par loģistikas blokādi. Un zini ko? Tā patiešām vēršas pret Krievijas loģistiku. Tagad Ukraina uzsāka šo operāciju, lai vērstos pret Krievijas militāro loģistiku. Bet tagad, kad Krievijai ir grūtības apgādāt karaspēku frontes līnijās, viņi izmanto civilās loģistikas maršrutus vai civilos kravas automobīļus, jebko citu, ko var izmantot militāro spēku apgādai. Un tas rada problēmas Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo Krimā, jo viņi tagad saskaras ar dažādu preču trūkumu. Trūkst pārtikas, trūkst sviesta, trūkst jebkā, ko vien var iedomāties. Vienkārši paklausieties šo klipu, ko kāda krievu sieviete publicēja Krimā, un kā ikdienas dzīve ir kļuvusi par cīņu. Man negribas jautāt, vai šī panika par degvielu izplatās arī uz visu pārējo. Mēs atnācām uz veikalu un devāmies pie gaļas nodaļas. Ko šeit var dabūt? Tikai spārniņus, kurus neviens negrib. Kur ir viss pārējais? Sapratu. Nav skaidrs. Vai nu tas vienkārši ir izpārdots, vai arī panika jau ir sākusies arī par pārtiku. Tagad šī pati operācija rada problēmas arī pašā Krievijā, ne tikai okupētajās teritorijās. Un Krievijas pilsoņi saskaras ar dažādu lietu trūkumu, ne tikai degvielas, bet gandrīz visa, ko vien var iedomāties. Bet pirms mēs ķeramies pie lielākās stratēģiskās ainas un tam, ko tas viss nozīmē, mums vajag īsu mēmu pauzi. Pagājušajā reizē jums šī sadaļa ļoti patika, tāpēc man ir vēl vairāk mēmu. Kā jūs zināt, internets mīl izklaidēties. Un ziniet ko? Sakarā ar visiem Ukrainas triecieniem, ar kuriem Vladimirs Putins tagad saskaras, internets ir radījis jaunu saturu. Tātad paskatīsimies. Tagad seko svarīgā daļa. Kā Sun Tzu teica grāmatā Kara māksla. Taisi par viņiem mēmus, līdz viņi sāk raudāt. Un tad taisi mēmus par to, ka viņi raud. Tā uzvar karā. Un tieši to Ukraiņi arī dara. Tad, kad parādās šie mēmi, mums ir tikai viens noteikums. Ja tev kāds no mēmiem patīk, uzraksti komentāros, kurš ir tavs mīļākais. Un, ja vēl neesi abonējis, noteikti nospied abonēšanas pogu. Tagad paskatīsimies uz mēmiem. Pirmais ir no lielākā Krievijas propagandista. Un viņš saka, uzbrukums Maskavā, tas nebija Ukrainas uzbrukums. Tas ir vienkārši SSO, līdzīgi kā SMO, ko Putins sāka. Bet šoreiz tā ir īpaša dūmu aizsega operācija. Es zinu, ka cilvēki par to joko, bet man šķiet, ka Krievija drīz sāks to izmantot kā attaisnojumu. Starp citu, oficiālu attaisnojumu.
Nākamais. Mums ir kāds, kurš atkorķē šampanieša pudeli, un korķis vienkārši aizlido ārpus šīs pasaules. Diezgan smieklīgi. Un pēdējais. Šis varētu būt mans mīļākais, jo agrados daudz spēlēju video spēles. Mums ir jauns plakāts spēlē Angry Birds 2026. Man ir sajūta, ka Krievijai šī spēle īpaši nepatiks. Un visbeidzot, mums ir mans mīļākais. Tas ir pats Putins. Putins saka, es jums apsolīju, ka mēs vairs neesam pazīstami kā Ķīnas degvielas uzpildes stacija. Bet ir viens pavērsiens. Tagad tas patiešām kļūst par realitāti. Tas vairs nav tikai joks. Ukrainas dronu uzbrukumu dēļ Krievija patiesībā ir spiesta importēt naftu. Ne tikai aizliegt eksportu, bet tagad viņi importē naftu no citām valstīm. Šī ir pasaulē otrā lielākā naftas rezervju valsts, un tagad viņi importē. Es domāju, ka Putins ir retums starp politiķiem. Viņš tiešām pilda savus solījumus, tikai ne tā, kā kāds būtu domājis. Iemetiet savu mīļāko mēmu komentāros zemāk. Tagad atgriezīsimies pie stāsta nopietnās puses. Tagad, kā jūs puiši varētu būt uzminējuši, visu to triecienu dēļ, ar kuriem Krima saskaras, Krievijas iedzīvotāji vairs neizbauda pussalu tā, kā agrāk. Agrāk tā bija populāra atpūtas vieta, kur cilvēki devās, lai, ziniet, aizmirstu savas problēmas. Nu, ziniet ko? Tad Krievi saka, ka sajūtas vairs nav tādas pašas. Lai gan laiks ir tāds pats, jauks un skaists, cilvēkiem, kas atrodas pussalā, vairs nav tāda paša prieka acīs, kāds viņiem bija agrāk. Bet pirms mēs skatāmies šo klipu, man jums ir svarīgs paziņojums. Lūk, ko lielākā daļa cilvēku nesaprot par Medicare. Un to pat es pats uzzināju tikai nesen. Medicare sistēma ir izveidota tā, lai jūs samulsinātu. Jūs saņemat vēstules, automātiskos zvanus, reklāmas no visām pusēm. Un daudzi no tiem brokeriem, kas tur darbojas, ir finansiāli ieinteresēti lielo apdrošināšanas kompāniju labā, kas nozīmē, ka viņu padomi nevienmēr ir jūsu interesēs. Tāpēc šodien es vēlos jums pastāstīt par mūsu partneri, Chapteru. Chapters ir pilnīgi neatkarīgs. Tas nozīmē, ka viņiem nemaksā, lai viņi uzspiestu vienu plānu pār citu. Patiesībā viņi ir vienīgie Medicare konsultanti, kas var salīdzināt visus plānus visā valstī. Tas nozīmē, ka jūs patiešām redzat visas savas iespējas. Un lūk, kā ir. Ja jūs jau esat pareizajā plānā, viņi jums to pateiks. Bet ja jūs neesat pareizajā plānā, viņi patiešām palīdzēs jums pāriet uz pareizo plānu. Tādi cilvēki viņi ir. Pagājušajā gadā cilvēki, kuri pārdāja ar Chaptera palīdzību, vidēji ietaupīja $1100. Tā ir liela nauda. Un pats labākais, tas ir bez maksas un aizņem mazāk nekā 20 minūtes. Vienkārši zvaniet uz 541 35 909 03. Vai arī dodieties uz askchapter.org/basics. Vēlreiz, numurs ir 541 35 909 03. Tas aizņem mazāk nekā 20 minūtes un var jums potenciāli ietaupīt $1000. Tagad pāriesim pie šī ziņojuma no Krimas, kur kāda Krievijas iedzīvotāja stāsta, kāpēc viņai šķiet, ka kaut kas ir mainījies. Paklausieties! Ziniet, pēdējā laikā man šķiet... Ziniet, pēdējā laikā var piedzīvot tādu kā dekadentu noskaņojumu. Justies nomāktam, varbūt pat depresīvam. Ir grūti pateikt, kas to izraisa. Protams, ir ļoti grūti analizēt, ar ko tas ir saistīts. Varbūt ir vērts attīrīt uzturu, izslēgt cukurus, varbūt pievienot C vitamīna piedevas. To ir diezgan grūti saprast. Acīm redzot, jūs dzīvojat Krimā. Tur ir saule, tur ir jūra. Kas nav kārtībā? Kas pietrūkst? Būt mierīgai, laimīgai. Tas vispār nav īpaši skaidrs. Godīgi sakot. Tagad pievērsīsim uzmanību lielākajam kontekstam. Ko tas nozīmē Putinam un Krimai? Vai Krievija tiešām var to noturēt? Te ir ļoti laba analīze no Šona Penara. Paskatieties. Krīma Krievijai sāk atgādināt Mariupoles brīdi. Degvielas trūkums izplatās visā pussalā. Triecieni skar loģistiku, un Kerčas tilts tagad šķiet ir augstāk Ukrainas mērķu sarakstā nekā jebkurā citā kara brīdī. Mēs arī dzirdam no uzticamiem vietējiem avotiem, ka īpašumu cenas tiek būtiski samazinātas, jo Krievi cenšas pamest pussalu, pārdodot dzīvokļus par jebkādu cenu, pirms situācija vēl vairāk pasliktinās. Gadiem ilgi Krima tika pasniegta kā Putina lielākais ģeopolitiskais triumfs un Melnās jūras flotes lepnums. Šodien pussala saskars ar degvielas trūkumu, transporta traucējumiem un pieaugošu ekonomisko nenoteiktību. Un tagad pat ar pamestību. Tilts, ko redzat savā ekrānā, ir vairāk nekā tikai infrastruktūra. Tas ir simbols. Ja tas uz ilgāku laiku kļūtu nelietojams, militārās sekas būtu nozīmīgas, bet politiskās sekas varētu būt vēl lielākas, īpaši Putinam.
Pēdējā rinda ir ļoti svarīga. Putinam, kā jau iepriekš esam apskatījuši, Krīma ir daudz vairāk nekā tikai teritorija. Šī bija pussala, kad viņš to ieņēma. Viņa politiskie reitingi būtībā mainījās uz labo pusi. Krievijas iedzīvotāji nebija lieli viņa atbalstītāji pirms 2014. gada, jo viņš tikko bija uzsācis bezprecedenta 3. prezidenta termiņu. Krievijā uzskatīja, ka valsts atgriežas padomju laikos, kad cars valdīs pār valsti līdz savai nāvei. Krīmas pārņemšana šo situāciju mainīja, jo Krievi bija lepni par to, ka apguva šo teritoriju, kuru viņi uzskata par Krievijai piederošu. Bet tagad, ja Vladimirs Putins patiešām to zaudēs, tā būs liela problēma, jo viņš sāka šo īpašo militāro operāciju, lai aizsargātu Krieviju. Un tas īsti nenotiek tā, kā bija iecerēts. Tāpēc mēs redzam kaut ko unikālu Krievijas sociālajos tīklos. Propagandisti skaidro cilvēkiem, kāpēc Krievija nekad nezaudēs Krimu. Un tas ir kas tāds, ko mēs iepriekš neesam redzējuši. Ir interesanti, ka viņi par to runā tieši tad, kad Ukraina būtībā pastiprina savu kontroli pār loģistiku ap pussalu. Paklausieties šo fragmentu. Tātad, kam galu galā piederēs Krima? Pēdējā laikā TikTok un Instagram redzu, ka Ukraiņi izplata domu, ka viņi atgūs Krimu līdz vasaras beigām. Bet paskatīsimies uz lietām no cita, alternatīva skatu punkta. Oficiāli Hāgas tiesa atzina Krimu par Krievijas teritoriju. Otrakārt, teritorijas ieņemšanai ir nepieciešama kainieku vienības un darba spēks. Un, kā mēs zinām, Ukrainai jau ir beigušies vīrieši. Vienīgais, ko viņi var darīt, ir terorizēt pussalu ar bezpilota lidaparātiem. Jā, protams, droni ir biedējoši. Tie rada bojājumus un finansiālus zaudējumus. Bet ar droniem vien nav iespējams ieņemt teritoriju. Treškārt, apskatīsim situāciju frontes līnijā. Neatkarīgi no tā, cik ļoti Ukraiņi to nevēlētos, Krievijas armija gūst panākumus frontes līnijā. Piemēram, nesen tika ieņemta Konstantinovka, kas kopš 2014. gada bija Ukrainas kontrolē. Bet pats svarīgākais, Krīmas iedzīvotāji jau ir pārdzīvojuši ūdens un elektroenerģijas blokādes. Un es ticu, viņi noteikti izturēs arī degvielas blokādi. Visu šo triecienu mērķis ir destabilizēt Krievijas federācijas iedzīvotājus un radīt paniku cilvēkos. Tāpēc viss, ko redzat internetā, kritiski jāizvērtē un attiecīgi jāizdara savi secinājumi. Un tagad es vēlos paskatīties, kā Krievijas valsts mediji vispār mēģina atspoguļot visu šo. Jo kādā brīdī tās melus, ko viņi stāsta Krievijas sabiedrībai, tie vienkārši sabrūk zem realitātes smaguma. Cilvēki var redzēt, kas notiek Krimā, un viņi var dzirdēt no cilvēkiem, kuri bēg no pussalas, kāpēc viņiem ir jāizbrauc. Un tieši tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību Krievijas valsts medijiem. Tāpēc paklausieties šo fragmentu. Tas mūs noved pie Ukrainas dronu uzbrukumu tēmas Krimai un daudzām Krievijas daļām. Skaidrs, ka tas ir liels satraukuma avots Maskavai. Kā mums atgādina Nezavisimoja gazeta, pagājušajā ceturtdienā vairāki droni uzbruka Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai. Komersant ziņo par uzbrukumu pussalai. Krima tika pakļauta dronu uzbrukumam. Uzbrukumi tika veikti cita starpā Kerčas pārceltuves prāmim, naftas terminālim un vairākām citām enerģētikas infrastruktūras iekārtām. Varas iestādes paziņoja, ka 4 cilvēki gājuši bojā un vēl 28 ir ievainoti. Atgriežoties pie Nezavisimoja gazeta, kas vēsta, ka Krimā ir apturēta degvielas pārdošana iedzīvotājiem, kā arī tās izsniegšana pēc Krievijas kuponiem, degviela tiks izsniegta tikai valsts dienestiem, kas nodrošina republikas vitāli svarīgās funkcijas un drošību. Turklāt tagad Krimā ir problēmas ar elektroapgādi. Galvenais vēstījums Krievijas presē joprojām ir: jā, ir problēmas, mēs to atzīstam, bet Krieviem nevajadzētu krist panikā. Tā tas šodien izklausās laikrakstā Maskovskij Komsomolets, kurš raksta, ka Ukrainas drona uzbrukumu mērķis ir radīt Krievos krīzes sajūtu un iemācītu bezpalīdzību. Iemācīta bezpalīdzība ir sakāves pieņemšana, taču šādai sakāvei nav pamata. Nesenie Kijevas uzbrukumi nav mainījuši ģeopolitisko realitāti. Krievija joprojām ir viena no 2 galvenajām kodolvalstīm. Krievija joprojām visos aspektos ir spēcīgāka par Ukrainu. Zelenskis cenšas atjaunot līdzsvaru, izmantojot asimetrisko kardarbību pret Maskavu. Mums nevajadzētu spēlēt pēc noteikumiem, kurus mūsu ģeopolitiskie ienaidnieki cenšas uzspiest mūsu valstī un tās iedzīvotājiem. Noteikumiem jābūt mūsējiem. Tagad mūsu pēdējais stāsts patiesībā ir fragments no ekskluzīva video, ko mēs izveidojām kopā ar bijušo jūras spēku SEAL vienības karavīru Čaku Faru. Tā ir Battlefield Breakdown, kur viņš vienkārši analizē reālus videoklipus, kas nāk no Ukrainas.
Šis materiāls tika publicēts mūsu mājaslapā pirms kāda laika, tāpēc nebrīnieties, ja izskatos mazliet jaunāks. Paskatieties! Šīs ir Ukrainas zenīta artilērijas lielgabali, un tas izskatās kā no filmas, kāda animācija. Jā, tātad tas, uz ko mēs skatāmies, ir AAA zenīta artilērija. Un tas būs viss, sākot no 20 līdz 40 mm zenīta artilērijas uguns. Un klausoties šos skaņus, jūs varat dzirdēt, kā viena konkrēta ierīce izdod skaņu. Čuk, čuk, čuk. Tas visticamāk ir ar radaru vadāms lielgabals, jo, ja jūs šausiet tikai 3 lodes vienā reizē, jūs gribat būt pārliecināts, ka tēmējat pareizi. Bet šis ir diezgan labs piemērs tam, ko sauc par uguns blīvumu. Šīs lietas pārsvarā tiek izmantotas šādai šaušanai, galvenokārt pret šahīda droniem, kuri ir nedaudz paredzamāki un tie ir lēni. Un tur jūs patiešām varat redzēt prožektoru, kas spīd augšup. Un atkal prožektors, gluži kā Otrā pasaules kara laikā, viņi mēģina identificēt mērķi, to apgaismot. Un tur mums kaut kas deg un veids neplānotu apstāšanos. Tātad tas bija trāpījums tieši tur. Tātad, vai šis ir tas pats lieldabals, ko viņi izmantotu pret raķetēm, vai tas būtu kaut kas cits? Šīs ir tuvās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas 3AA vajadzībām. To varētu izmantot pret spārnoto raķeti, bet tas būtu vairāk kā veiksmes gadījums, veiksmes trāpījums. Tomēr Ukrainā ir vairāki ļoti attīstīti AAA sistēmu veidi. Viena no tām saucās Skynex sistēma, un tā ir kā no Terminatora filmas. Tā ir pilnībā ar mākslīgo intelektu darbināma autonomā automātiskā lielgabala sistēma ar radaru vadību. Tātad jūs varat šo ierīci izvietot, ieprogrammēt, ko vēlaties, lai tā aizsargā. Ieslēgt to, un tā pati atradīs, notēmēs un iznīcinās jebko, kas lido tās darbības zonā. Tātad daļa no tā, ko jūs redzat, visticamāk ir arī Skynex baterijas. Bet tas, ko jūs šeit redzat, ir kā pēdējās robežas pretgaisa aizsardzība, kas ir trīskāršā zenīta artilērija. Jūs zināt, jums ir tālākas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas, piemēram, Patriot, tuvākas darbības, piemēram, NASAMS un Kroveteļ. Un tad vēl tuvākas darbības, piemēram, Stinger, un pēdējā aizsardzības līnija ir pretgaisa artilērija kā šī. Tātad, ja vēlaties noskatīties pārējo šo video, vai vienkārši vēlaties skatīties vairāk ekskluzīvu saturu, ko mēs publicējam biedriem, jūs varat kļūt par biedri jau tagad, noklikšķinot uz pogas pievienoties zemāk, vai atmeklējot basicsinsider.com. Jūsu atbalsts ļauj mums turpināt veidot šos video, un pretī jūs saņemat daudz ekskluzīva satura, piemēram šo. Tāpēc kļūstiet par biedru jau šodien un iegūstiet piekļuvi uzreiz.